Saruna būs par zemeņu iedvesmotām gleznām. Es gan nezinu, vai visi mani sarunu biedri jau ir redzami. Te Anete jau nāk, super, rekordāmas nāk, tā kā viss ir brīnišķīgi, viņas ir perfektā laikā. Tikko mēs, jā, kur vēl labāk. Tā kā pilnīgi droši nāciet šeit man blakus. Var kāds nākt arī man blakus. Jā, droši. Nu ko, dāmas un kungi, paldies jums par izturību. Paldies arī man par izturību. Es šo dīvānu neatstāju no 3:00 un tikai mainu sarunu partnerus. Un, ziniet, tā ir brīnišķīga sajūta, jo tiešām es ārkārtīgi bieži saņemu šo te, Kristīna, tu jau tur viena. Es saku, un es neesmu viena. Man ir tik daudzi brīnišķīgi cilvēki apkārt, un viņi jau šeit Mālpilī ir bijuši, un viņi vēl būs. Mums viss notiek. Un šis, kad cilvēki uz maniem dīvāniņiem mainās, ir brīnišķīgs pierādījums to, cik daudz mēs esam. Paldies, dāmas, ka jums bija laiks pievienoties. Un es došu jums stāstīt. Vispirms jau Anetei. Es ieskicēju, kad Mākslas mužā notikusi ir konkursa izstāde. Izstāsti lūdzu savu radošo lidojumu. Kā tu nonāci līdz tai idejai, ka tāda ir nepieciešama? Kā vispār tas pats pirmsākums radās? Un pēc tam jau mēs parunāsim, kas tur radās, kā tur bija un kāpēc. Ja? Pirmsākums bija, kad es atceros pirms 5 gadiem. Es gatavojos atbraukt uz pirmajiem zemeņu svētkiem Mālpilī. Un esot vēl savā Rīgas darbnīcā, es domāju, kā tad es atbraukšu bez bildēm, jāuzglezno 2. Un tad es uztaisīju 2 tādus mazus darbiņus, un es domāju, šeit noteikti būs kāda izstāde, kuras viņus varēšu izlikt. Un es atbraucu, es tā arī kautrīgi ar viņiem padusē nostaigāju, un es sapratu, nav nekādas izstādes, kur tos darbiņus izlikt. Nu, un tad ir pagājuši 5 gadi, ir 5 gadu jubilejas svētki zemeņu svētkiem, un arī mans sapnis piepildījies, un ir notikusi brīnišķīga konkursa izstāde Zemene 25. Un es esmu šodien atnākusi pie tevis ciemos ar 3 ļoti nozīmīgiem cilvēkiem, ar Solvitu Strausu, kas ir mecenāts konkursa izstādē. Jā. Un šeit uzreiz tiešām, Solvita, paldies, kad bija vispār iespēja šai konkursu izstādē notikt, jo bez jūsu finansiāla atbalsta vienkārši tas nebūtu iespējams. Tā kā paldies, ka jums patīk māksla, garšo zemenes un ir iespējas. Un tā kā konkursa izstādē bija 2 kategorijas, bija studentu kategorija, un kā žūrijas komisijas pārstāvis Mākslas akadēmijas rektors Kristaps Zariņš teica, nobriedušie mākslinieki, kas man patika, jo tie studenti tad ir kā tie baltie ziediņi un zaļās zemenītes, un tie nobriedušie mākslinieki ir jau kā tās gatavās garšīgās zemeņu ogas. Un es tā tad šeit arī atvedu 2 mākslinieces, viena, kas ir studente Latvijas Mākslas akadēmijā, un otra jau, kas ir tā gatavā garšīgā zemeņu oga. Un droši vien viņas pašas var ar sevi iepazīst. Jā, tieši tā, dāmas, tātad mazliet par sevi, un pie reizes arī jūs pastāstiet, ko tas jums šī zemeņu iedvesma, ko tas dod, vai kāds tas ir izaicinājums, tā kā uz 2 tādiem. Es esmu tā zaļā zemene, studente, es mācos Latvijas Mākslas akadēmijā, mani sauc Daniela Roškova. Un, es esmu tekstilu nodaļā, es neesmu tāda kā gleznotāja, es vairāk gleznoju caur tekstilu. Un man tā pavisam nejauši, tā var pat teikt, kad sakrita, ka šogad es mācījos aust uz digitālajām stēlēm, kas ir ļoti liels retums Latvijā. Un mani darbi vispār tā saistās ar manu bērnību, un es tā cenšos visos savos darbos ielikt savu bērnību, un kaut kā tā sanāca, ka šajā darbā es ieliku tās zemenes. Un tad, un mani vispār darbi kopumā nekad nav bijuši izstādēs, un tad man kursa viena raksta, hei, ir zemeņu izstāde, piesaki savu darbu, un bija tāds, kā zemeņu izstāde nopietni, kur? Mālpilī, es nekad neesmu bijis Mālpilī. Un tad es pieteicos, un manu darbu pieņēmu, un es atbraucu pirmo reizi uz Mālpili, ļoti priecīga. Un, tad tajā manā darbā ir tā mazā es, kurai bērnībā ļoti garšoja zemenes, un nosaukums ir Skābā zemene, jo es tur esmu tāda
salīdzinoši skāba, jo nevienmēr visas zemenes, kuras apēd trāpās ļoti saldas, un tad, jā, skābā zemenīte. Tā. Anete, tā ir tā glezna, kas ir arī izstādes plakātā. Ja jūs vēl neesat bijuši, bet jūs esat redzējuši plakātu, tad tas ir tas darbiņš, par ko mēs runājam. Super, paldies, paldies. Luīza. Labdien! Es esmu Kristīna Luīza Avotiņa. Es esmu tā jau nedaudz nobriedusi zemene, kas pirms 13 gadiem absolvēja Mākslas akadēmiju. Un es varu turpināt savus kolēģis tā kā atsauci uz bērnību ar šo darbu, kas šeit ir eksponēts. Un vēlos pateikt pirmkārt paldies Anetei par uzaicinājumu. Jo, jā, un tajā brīdī, kad Anete atrakstīja, man nebija citu domu, kā uz Mālpili sūtīt šo gleznu, kurā es esmu uzgleznojis savas lauku mājas, ainavu, aiz Vecpienbalgas, un ļoti lielas zemenes tur ir attēlotas, kas ir varbūt pārspīlētā izmērā, bet glezna ir gleznota tajā gadā, kad manai meitai bija 1 gads, un viņai visa pasaule likās kā liels brīnums. Un man šī zemeņa oga ir arī tāda bērnības atmiņas, varētu teikt arī mīļākā vispār garša viena. Un katru gadu, kad parādās pirmās meža zemenes, man ir tas tāds liels iepriecinājums. Jā, un gleznā arī esmu uzgleznojusi savu māmu, kā viņas abas staigā pa ceļu un skatās uz zemenēm. Un es vēlos pateikt paldies arī Solvitai, man ir maza dāvana. Es atļaušos publiski, ja drīkst, ja? Obligāti mums ļoti patīk publiski sveicinājumi un droši. Ziniet, pateiktam paldies ir ārkārtīgi liela vērtība. Mēs ļoti bieži paturam pie sevis to labo vārdu, ko mēs nodomājam. Un paldies tiešām, ka šis bija brīnišķīgs paraugu demonstrējums, kad nevajag turēt savas domas vai savas pateicības pie sevis un nevajag kautrēties no tām, jo pat tad, ja jūs mazu klusu paldies kaut kur, protams, tas ir brīnišķīgi, bet iedrošināt arī citus. Tā kā, paldies, šis bija brīnišķīgi. Bet es gribu jautāt, Solvita, ko jums nozīmē atbalstīt mākslu, atbalstīt to, kas notiek Mālpilī, saprast, kad šeit idejas virmo. Jā, pastāstiet varbūt, kas jūsos tūlīt mikrofonu. Pirmkārt, jau es esmu Mālpiliete ar stāžu no 84. gada. Es tiku atsūtīta uz Mālpilu pēc Rīgas Politehniskā institūta. Es varu nedaudz neslēpt, kā ar mākslu es esmu nodarbojusies tajā laikā. Rīgas Pionieru pils bija, es gāju ādas plastikas pulciņā, un man likās, ka es noteikti kļūšu par arhitekti. Bet manas sekmes tad nebija tādā līmenī, lai es izturētu konkursu uz arhitektiem, tā un es kļuvu par inženieru celtnieku. Bet ar mākslu pirmām kārtām jau vairāk man bija arhitektūra, un kad es atbraucu uz Mālpili, es satiku Steķi Māru, Ārenti Māru. Steķi Māra bija arhitekte, un mēs ar viņu pirms tam kādu laiku strādājām kopā lauku projektēšanas institūtā. Un tā iznāca, ka es uzreiz jau biju tādā nedaudz tā kā ar mākslu saistītā lokā. Un tad vairāk tās aktivitātes, man jau pirmām kārtām arhitektūra, un tas tā arī palika. Un Māra gāja tālāk mākslas skolu un visu, un tad tīri. Un turklāt nākamais bija, ka mēs nodibinājām uzņēmumu ģimeni 93. gadā, telpas nekur nebija. Un tad man saka, zini, kultūras nams ir tukšs, mums ir tukšs kabinets, var nomāt telpas. Un tā es tur, mums bija birojas kultūras centrā, un automātiski, protams, ja bija kādi pasākumi vai kaut kur vajadzēja kādu līdzfinansējumu, ar Edīti vienmēr nāca ar mums runāt, vai uzņēmums varētu atbalstīt, un tas tā kā automātiski arī tā aizgāja, un es neliekšu arī, ka man māksla ir tuva. Es nevarētu teikt, ka, jebkura, bet, ja ir iespējams, es, protams, atbildu arī mākslas biedrības Sidegunde, tur man bija, kā es vienmēr smējos, tā kā kuratora Helēna Medne,
te viņi vienmēr paskaidroja, ka vajadzētu šo mākslinieku atbalstīt un tā, un es tev iesaku iegādāties šo darbu. Un tā tas kaut kā automātiski aizgāja, man tas ir tūs. Un tad, kad Agnete, es atvainos, brāļvārdas meita, arī ar mākslu saistīta, tikai Londonā viņa tēt ir. Anete zvanīja un stāstīja par to ideju. Pirmām kārtām jau muiža kā tāda. Viņas mamma vairāk teica, viņa saka, Anete, viņa saka, man ir bail, ko viņa dara. Es saku, būs labi, forša vieta, tā, es saku, otrā pusē skulmes. Un tad, jā, ar šo ideju es teicu, ka noteikti vajadzētu, un tā, ka viņa arī Anete piekrita pārņemt Helēnas mākslas plenērus taisīt, Māpilī pirmais jau bija. Pasakains arī gar lietainas laiks, bet nu, tā tas savijās kopā, un par šo ideju es teicu, kāpēc neievar. Tā mēs tā kā Anetes pierunāta, bet tas nenācās smagi. Man ļoti patika gan izstāde, gan arī tas darbs, ja tas var atbalstīt gan mākslinieks, gan arī Mālpili, protams. Lai tas Mālpilis vārds būtu, jo tad, kad es braucu uz Mālpili, es nezināju, kur riktīgi ir. Es tikai savai mammai prasīju, bija 2 darba vietas, ka nosūt vai Mālpils vai Ezerciems. Es teicu, kas ir tuvāk Rīgai? Viņa teica, laikam Mālpils. Nu labi, tad sūtat uz Mālpili. Cik brīnišķīgi. Paldies, ka Ezerciems neieguva jūs kā savējo, un mēs varam bija keramikas lepoties. Mēs varam lepoties. Dāmas, mēs visas tādas iedvesmas pilnas, un man ir jautājums. It sevišķi māksliniecēm, kā noķert to Pegasu? Kā vispār, kā jūs ar to, vai katru dienu ir ko stāstīt otām, vai kā tas notiek? Jā, varbūt sāksim ar jaunajām zemenēm. Kā tas notiek? Tas noteikti man personīgi nav katru dienu, tas uznāk tā pa iedvesmai. Bet tā kā es studēju visu cauru gadu, tad man tā iedvesma iet visu laiku, un tad vasarā jau ir tā mazāk, un tad ik pa laikam, tad, kad ir nāk plenāri kaut kā, tad es jau paskicēju, pailustrēju kaut ko un tā. Bet jā, es tā vairāk pēc sajūtām un pēc tā, ko es laikam redzu apkārt, un tā iedvesmojos no tā visvairāk. Un jā, un skolā tad man ir tā, jā, bērnības tēma, jo vienmēr, kad nāk kādas tēmas, ko mums iedod pasniedzēji, tad es tā, ko es varētu tādu, un tad man nāk visas tās kaut kādas atmiņas no manas bērnības, jo es tomēr vēl projām esmu diezgan jauna, ne? Un tad es to tā izmantoju, bet jā, es vasarā tagad gleznoju plenārā, un drīz būs arī skates, un jā, tā kaut kā. Nu, es esmu tāds pilnīgs pretstats. Manam Pegasam es neticu vispār, jo man šķiet ir vienkārši jāstrādā regulāri. Un iedvesmas trūkums ir tāds atrunas ar slinkumu. Bet tāds domu gājiens man bija jau no agras bērnības, kas vienkārši man patika zīmēt, kā bērns mājās zīmēja. Un pēc tam, kad studēju Mākslas akadēmijā, nedaudz kaitināju savus kursabiedrus, jo man tiešām, tā kā patika gleznot, un man bija ļoti svarīgi, kad es sāku studēt, es ļoti daudz ko nevarēju izdarīt tā, kā es vēlējos. Es nemācēju tā uzgleznot, kā es gleznoju tagad, un tad es sapratu, ka vienīgais veids, kā tu vari tikt uz priekšu, ir vienkārši treniņš, un tas ir kā sportā. Neviens sportists jau nevar noskriet to distanci izcili, neskrienot katru dienu. Mans mērķis ir tā izcilība un pašai pret sevi. Un es ļoti mīlu savu darbu, tā kā, jā, un tā kaut kā. Jā, Anete, un nebrīnies, tu mums arī esi māksliniece, un arī tu ķer to Pegasu stāsti, kādas tev ar viņu ir attiecības? Nu, es varu teikt tā, ka es piekrītu, kā Kristīna saka, kad ir jāstrādā, un tad, ja strādā, tad arī viss izdodās, un ir arī tā iedvesma tieši tajā mirklī, ka tu dari. Un man, jāsaka, ir liels paldies arī Kristīne tev, jo tas, ka es varēju izdarīt šo darbu un radīt šo konkursu izstādi, tas nāca ar vieglumu, jo es jūtu atbalstu no līdz cilvēkiem. Un arī ar Solvitu bija tik viegli. Es atceros to sarunu, kad mēs sākām rakstīt to nolikumu konkursu izstādē.
Un tad bija jautājums par finansējumu, par atbalstītāju. Un tad es gaidīju tur nedēļu, divas, kad varbūt tā otra puse uzrunātu. Bet tad es tajā mirklī pateicu, nē, es iziešu ārā koridorī kultūras namā un es piezvanīšu Solvitai. Un ko viņa teiks? Un tas bija vienkārši tik vienkārši. Un Solvita pateica, jā, aiziet, darām. Un tad to var izdarīt. Jā, ja nav jāraksta kaut kādi projekti un jāgaida, un pēc tam ir kaut kādi pēc tam vēl tie... Kā tas ir projekts, ko noslēdz? Atskaites. Atskaites, jā. Viņas vienkārši nogalinātu. It sevišķi māksliniekus, vai ne? Nu, tā kā tiklīdz... Un šeit ir tā otra puse, un mēs brīnišķīgi redzam, ko nozīmē kopienā satikties abām pusēm. Gan tai mākslinieciskajai, gan tādai kārtīgajai, kur atskaites patīk. Solvita, jūs tomēr esat ar finansēm saistīta, un tas ir jūsu stiprā puse. Vai izvēle, to mēs vēl nezinām, bet stiprā puse noteikti. Atskaits man nepatīk. Kā jums ir dzīvē ar iedvesmu? Man arī iedvesma, man liekas, reizēm atnāk. Man ir tā, lai man tā iedvesma atnāk, man samērā specifiski, piemēram, ja es arī šuju savulaik pat pelnīju ar to naudu, un tad, lai es sāktu iedvesmoties, man vajag kaut ko uzšūt, un tad vienmēr bija, lai es varētu sākt šūt, man bija jātīra māja. Kamēr man nav visi riņķi absolūti nomazgāti logi, viss tā, un tagad es šūšu, tāpēc es saprotu, nē, es esmu piekusus. Bet, jā, man ir diezgan liels sagatavošanās darbs, un tad man ir tas, ka man liekas, ka diez vai es to tik labi izdarīšu, tāpat kā tādas plastikas pulciņas. Es, piemēram, albumu no ādas vākiem taisīju. Uz 10. kāzu jubileju man beidzot bija gatavs. Tad, kad es iztaisīju tā, kā es gribu, tā apmēram. It kā ir tā iedvesma, bet vairāk tomēr ir tas, kad jāpiespiežās, jātrenēs, tev to vajag izdarīt, tu to izdari, un tad gan ir viegli. Tā. Brīnišķīgi. Ziniet, mēs šodien visu dienu runājam par tradīcijām ģimenē, par to, cik tas par garšu meklējumiem, jo Māpils meklē savas garšas un arī atrod. Mums ir 45 gadus senā čirkainā čaļa recepte, ko mēs tā kā kūkas veidolā. Jūsu ģimenēs kādas ir tradīcijas uz garšām? Vai ir kāda kūka, vai ir rosols? Kas ir? Vai jūs tikai modīgi gatavojat? Vai tomēr ir kāds vecmāmiņš, ka nav svētki tieši bez tādiem pīrādziņiem? Vai kā ir? Un šis jautājums arī par tradīcijām, par receptēm un arī par šo te viedumu, jo kop tradīcijas tas ir vietas notikums. Un Māpils tikko ir saņēmis viedā ciema atpazīstamības zīmi, un tāpēc mēs šādā kontekstā daudzslāņainā par to mazlietiņu. Un es gribētu, lai katra no jums par to. Anet, varbūt tu šoreiz redz, kā dāmas sabijušās, tāpēc... Man ir mīļākais mans gardums ir moris. Vai tu zini, kas ir moris? Moris kaut kas melns. Jā, un vēl? Kartupelis kaut kas saldais moris, kas kā kartupelis. Jā, tā ir tā šokolādes rulete, bet man mamma viņu sauca pa mori bērnībā, un viņa taisīja viņu tādu tumšu ar sēgas cepumiem bez marmelādes. Jā, un tas man tāds ir mīļākais gardums. Un tā ir tā vērtība tradīcija. Ja mūsu ģimenē ir svētki, tad viņš tiek taisīts. Okay. Tā, Solvita, jūsu ģimenē? Man tā no bērnības es zinu, ka vienmēr bija klāti galdi. To gan es atceros, bet vismaz no maniem ģimenes locekļiem un viens no maniem dēliem saka, neviens netaisa tik labu rosolu kā es. Tā ir nedaudz zinām problēma. Ja viņam ir kaut kur ballīti paredzēta, viņš vienmēr saka, tu priekš manīm uztaisīs, un tad man iznāk dubultā. Vienu rosolu sev ko mājās, otru, ko viņam dot līdzi. No kūkām es cepu medus kūku, arī saka ļoti labi, bet es katreiz man iznāk savādāk, un katreiz es kaut ko tur citu izdaru, bet man nesanāk tā kā citiem. Arī ļoti garšīga, bet tomēr varbūt nav tā īstā medus kūka. Tā, jā. Bet man tur ir viss ļoti pēc sistēmas. Es visu skaitu. Ir cilvēki, kas viņš saka, kā es tā esmu, vienkārši mīklu, 1, 2, 3 gatavs, un nē, es sveru, es mēru, un tad precīzi pa proporcijām liek. Tā kā tā es nemāku ar tādu iedvesmu vienkārši liek kopā un man sanāk. Nē, tā man nav. Jā, lika aizdomāties.
Bet mūsu ģimenē laikam tā īsti nav. Mēs vienmēr klājam galdus, bet es pamanīju to, ka mēs ar mammu vienmēr mēģinam atrast kaut ko jaunu. Visu laiku, katru gadu kaut ko jaunu izmēģinam. Un tagad, kas mums ir topā, ir tāda kārtainās mīklas saulīte, kur viducītī ir tāds kā siers, un tad tās saulītes stariņi, mēs viņus tā kā iegriežam, izcepjam krāsnī, un tad tā kā sierā mērcavot. Tas ir tas, kas man visvairāk tagad pēdējo gadu laikā ir iepaticies un tā. Un arī runājot par rosolu, nekur nav tāda rosola, kā mamma taisa. Es varu taisīt rosolu, mans draugs var taisīt, brālis var taisīt, Maksima, Rimi, jebkur, bet nav tā mammas garša. Es nezinu, ko viņa tur liek iekšā. Visticamāk, kādu lielu mīlestību, bet mammas rosolas ir kaut kas, jā. Jā, nāksies to var atbildēt, jā. Es varu teikt, ka tā tradīcija, pamattradīcija, kas turpinās manā ģimenē, ir glezniecība. Jo mans vecais tēvs bija gleznotājs, mamma glezno. Un ar to ēst gatavošanu man ir laimējies piedzimt tādā ģimenē, kur tētis ir konditors. Mans tēvs, un viņš vēl aizvien mūs lutina ar brīnišķīgām kūkām. Un vienīgais, ko es daru, ir cepu maizi. Pārējais tā kā cepu maizi un gleznoju. Kristīna, mums kūku konkursā vēl nereizi neviens vīrietis nav piedalījies. Tā kā varētu nākamgad Mālpils Zemiņu svētki notiks 4. jūlijā. Tā kā lūdzu aizvediet šo ziņu mājās un sāciet gatavoties. Tas tiešām ir svarīgi. Jā. Es zinu, Aneta, ka šajā konkursa izstādē, kas ir iemesls, kāpēc mēs šeit esam satikušās, 78 darbi. Kā tev šķiet, tas ir daudz vai maz? Kā tu to vērtē? Es mazliet pieprecizēšu, ir 78 autori, 24 ir studenti, 54 ir tie nobriedušie, bet darbi kopumā ir 92, jo ir autori, kam ir arī iesniegti 2 darbi. Jā, tā kā tā zemeņu mākslas raža ir ļoti liela, bagātīga un daudzveidīga, ka tās šķirnes ir katra gaumei. Jā. Un tagad pareklamē, ko uz mākslas, nopietni, šis mums arī tā strādā, ja? Tātad mākslas mūža Mālpilī, līdz kuram datumam, kā tas viss tur notiek? Svarīga lieta, ka šodien 12:00 sākās skatītāju balsojums. Un skatītāju balsojums par savu simpātijas gleznu vai mākslas darbu ies līdz 18. jūlijam 18:00. Un tad, kad būs noslēgums 19. jūlijā, kad mākslinieki brauks pakaļ saviem darbiem, tad viņi redzēs un varēs baudīt to skatītāju sniegumu atkal. Kolosāli. Un es zinu, ka šodien ir apbalvošana, ja? Tad cikos mums ir uz lielās skatuves jāiet, izstāstiet? Apbalvošana notiks jau ļoti drīz, pēc stundas un 16 minūtēm. 8:15 būs apbalvošana. Labi, pirms es jūs laižu baudīt svētkus, es gribu pajautāt dāmām, cik būtiski ir šādas konkursu izstādes? Vai vispār Latvijā ir daudz tādu iespēju, vai pasaulē ir? Kā jūs uz to skatāties? Mēs varam iedrošināt, iedvesmot arī tādas veidot arvien vairāk. Mums ir būtisks mākslinieku redzējums, ne tikai organizatoru puse, vai ne? Tā kā... Jā, es varu teikt, ka tas ir ļoti svarīgs. Šādas izstādes viņas ir ļoti interesants māksliniekam, jo es uzaugu 90. gadu sākumā, pagāja mana bērnība, un es atceros, ka tajā laikā notika ļoti daudz šādas tematiskās izstādes. Bija rudens izstāde, kādreiz vēl viesnīcā Latvija, tur bija izstāžu zāle, un vēl bija citas tādas, kur aicināja piedalīties gleznotājus, māksliniekus. Un pēc tam tas ļoti mainījās, un man liekas, pēdējos 10 gadus tas vispār ir apsīcis. Un patiesībā tā ir tāda, es strādāju kā individuāls mākslinieks, es nezinu, kas citur notiek bieži vien. Un patiesībā šādas tematiskās izstādes, jā, viņas ir ļoti, ļoti vajadzīgas. Tā kā paldies, Anete. Jā, es arī uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, jo tas ir, es esmu kā piemērs tam, jo vairāk iet tās varbūt
tādas kā tematiskās, varbūt tās konkursu izstādes, tad katrs ar savu darbu var kaut kur tā kā viņu varbūt popularizēt vai parādīt savu mākslu. Pieņemsim, kā bija Ceriņu izstādē, kur tā kā meklēja tos toņus violetīgos, vai pieņemsim, kā šeit zemeņu. Es nekad nebiju iedomājusies, ka tā kā ir tāda zemeņu izstāde un kad es varētu tā kā tikt šeit. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi tā kā vienmēr tā kā kaut vai tādus augu veidīgos vai vienalga par kādu tēmu, jo, manuprāt, kaut kur kādam māksliniekam atradīsies, kaut vai pat tam studējošam, kas tikko sācis studēt, viņam būs tie kaut kādi savi pirmie darbi, un viņam būs tāds, kur tēma ir tāda, konkurss tāda, aiziet, tā kā atpazīstamību dabūt, un tikai uz priekšu. Manuprāt, jā, ļoti, ļoti svarīgi ir tās izstādes. Un es, protams, nevaru neizmantot iespēju un nepajautāt, Anete, kāds mūžs konkurss izstādēji tavā galvā ir paredzēts? Ir, es domāju, bet par to, jā, bišķītiņi vēl jāpaskatās. Nē, tu drīkst sapņot. Jā. Tev nav sapņot. Tu drīksti pasapņot. Tev nav obligāti jāatbild un jāuzņemās atbildība par to. Tu drīksti tā kā, es gribētu, lai tas notiek 100 gadus un lūdzu piesakieties visi, kas šo grib un jūt un var atbalstīt. Jā, es domāju, ka tas varētu notikt ik pa 2 gadiem kā vienāle un jā, tādā veidā. Lai top šo, es arī gribēju saprast, jo šodien mēs, un ziniet, noslēdzošo lampiņu ar to, šī ir zemeņa lampiņa, un te es aicinu mūsu vietējos kopienas uzņēmējus un uzņēmīgos cilvēkus uzrakstīt, un Anete, pēdējā būs tev uzraksti par to bienāli, ja? Jo tas, mēs sapratām māksliniekiem, tas ir būtiski, un arī mums kā kopienai un Mālpilī tas ir būtiski, lai mēs varam radīt jaunus darbus un kā teikt, iedvesmoties. Šeit mēs iedvesmojāmies šodien no mūsu zemeņu audzētāja darba tikuma, jo šī odziņa nav nekas cits kā grūta, sūra darba rezultāts, vai ne? Nu, tieši tā, un viņi... Kā teikt, visiem mums ir svētku diena, bet īstenībā jau lielākoties Mālpils kopienai un mūsu uzņēmējiem šī ir darba diena. Mums katram, kurš ir pielicis roku, lai tas taptu, ir kārtīgs darbs un kārtīgi garoziņi. Paldies, dāmas! Laižot jūs prom, ko jūs vēl svētkos? Nu, skaidrs, 8:15 mēs ejam skatīties apbalvošanu. Tas ir, bet ko jūs vēl svētkos gribētu noķert? Kādu iedvesmu paņemt no Mālpils prom? Nu, tie, kas dzīvo Mālpilītiem uz mājām vienkārši. Solvit, sāksim ar jums. Kādu iedvesmu jūs paņemsiet no šīs dienas? Man visai sarežģīti. Man ir šobrīd pie manīm atbraucis dēls no Čikāgas, sieva Filipīnieti. Un man tā kā viss tas režīms ir tā, ka es tikko no turienes atpakaļ un man vajadzētu atgriezties mājās ļoti labā noskaņojumā. Un es būšu nedaudz atpūtusies no ēst gatavošanas precīzos laikos, un viņi arī šeit bija, un arī ļoti priecājās pirmoreiz kaut ko redz, un mazdēls teica, kāpēc tev te ir zemene? Es saku, tāpēc, ka būs zemeņu svētki. Viņš teica, tas ir pārtīs? Es saku, jā, tas ir pārtīs. Nu tā, bet es ceru, ka mēs iedvesmosimies tā, lai mums katri nākamie svētki ar vien kuplāki. Man klases biedrenis katru gadu šeieni brauc no Rīgas, un tad viņas teica, ka arvien vairāk, patiešām es saku, ir vairāk, ir. Nu tā vienkārši, lai visiem pietiek spēka, jāsaka tā. Nu, es no šī zemeņa pārtīja tīri praktiski centīšos atrast zemeņa auskars. Ko savai meitai aizvest? Un jā, un man teica, ka esot. Tā kā, un es ceru, ka nākošais gads atbraukšu kopā ar ģimeni uz šejieni. Tā kā, jā, paldies. Es no šī pasākuma mājās vēlētos aizvest kādu kārtīgu zemeņu kasti. Jā, jūs redzat ļoti daudz gājas mašīnām ar zemeņu kastēm, un tad man gribās nogaršot Mālpiles zemeņu festivāla zemenes. Jā, īstās. Ne Rīgas, bet šīs. Jā, tieši tā. Īsts Latvijas zemenes auguši Latvijas sirdī Mālpilī. Aneta, ko tu no šīs dienas paņems līdzi? Es paņemšu līdzi šo apbrīnojumu labo sajūtu šajā mirklī, kad mēs esam kopā un varējām apsēsties uz pusstundu un pavadīt laiku sarunās par mākslu un sajūtām, ko rada zemenes un zemeņu svētki.
Un vēl mēs nākot šeit ar māksliniecēm augšā gar baznīcu, ejot gar to ceļu, mēs runājām par to, kas māksliniekam ir svarīgs, un es stāstīju, ka tā, kad plenērs sākās pirmajā dienā, mēs aizgājām pie kafijas rūķa uz kafiju, un tagad ir īstenībā tas, par ko es domāju, par to ārkārtīgi garšīgo kafiju rūķu kafiju. Rūķis, kā teikt, varonīgi tur visu kafijas mīļotāju buru. Viņš noteikti jūs gaida. Dāmas, es gribu pateikt vienu. Manā sirdī ir ārkārtīgi liels prieks, kad saruna par zemenīgu iedvesmu ir bijusi noslēdzošā šodien šeit šajā sarunu panelī. Jo kādēļ? Tad, kad dzima ideja par Mālpils Zemeņu svētkiem, tad līdzgaitus tam, kad tas ir godinājums šai ogai un tiem, kas to audzē, līdzgaitus tai domāja par to, kad vietējie Mālpils uzņēmēji var rādīt un stāstīt, ar ko tad mēs šeit nodarbojamies, bija klusa cerība par to, lai tie zemeņu auskari, lai tā jaunrade būtu. Un īstenībā šodien ir 5 gadu dzimšanas dienas svētkiem, un es jau varu teikt, ka jaunrada notiek, un jūs esat daļa no tās, un ļoti liela daļa. Tā kā ārkārtīgi liels paldies jums! Un ne tikai tie zemeņu auskari, bet arī jau kārtīgas gleznas, un lai katra zemenīgā glezna atrod savas mājas, jo tas droši vien ir labākais, ko māksliniekiem var novēlēt, vai ne? Lai visas gleznas ir pie īstajām sienām. Paldies Anetei, paldies Solvitei, daram savus darbiņus no sirds un baudiet svētkus. Tiešām paldies. Un paldies uzticamajiem klausītājiem. Paldies Rauhausam, Mārtiņam un Restartam par šīm iespējām mums šeit šodien runāties. Un Saimon, tu biji brīnišķīgs. Tā kā tad, nu jā, un baudam Zemeņu sezonu, lai arī viņa tikko ir sākusies. Lai visiem brīnišķīga diena. Un kafija, es ticu, ka jūs gaida. Es gribēju jums iedāvināt arī, šī ir Solvita. Es zinu, bet mājās noteikti ir kāds.